Šodien parunāsim par to, kā iestādē veidot formālas un neformālas komandas un kā cīnīties ar rutīnu. Šis ir Valsts administrācijas skolas podkāsts Izaugsmes formula sērija ciklā par līderību, kurā mēs aicinām publiskās pārvaldes pārstāvjus runāt par to, ko nozīmē būt līderim. Es esmu Ines Brokārne-Zarāne un Valsts administrācijas skolā veidoju mācību programmas ar mērķi attīstīt publiskās pārvaldes profesionālās prasmes un tajā skaitā arī līderību. Šodien uz sarunu man ir pievienojusies Anita Krūmiņa, Centrālās finanšu un līguma aģentūras direktore. Cilvēks ar vairāk kā 20 gadu pieredzi Eiropas Savienības fondu vadībā un investīciju uzraudzībā. Viņas profesionālā karjera ir saistīta ar finanšu plānošanu, starptautisko sadarbību un arī Latvijas administratīvās kapacitātes stiprināšanu šeit pat Latvijā un ārpus tās, no reģionālām padomēm līdz Briseles semināriem. Un Anita noteikti ir cilvēks, kurš zina, kā Eiropas finanšu līdzekļi pārtop reālos darbos. Sveiki, Anita! Sveika! Mans pirmais jautājums tev būs nedaudz ārpus šīs profesionālās vides. Kas ir varbūt tās 3, 5, 4, 6, cik tu gribi teikt, lietas, kas tev rada prieku, kas tev motivē ārpus tavas profesionālās darba vides? Ārpus manas profesionālās darba vides mani motivē viss, kas ir krāsains, dzīvespriecīgs, vitāls, viss, kas man dod enerģiju. Un man jāsaka, ka enerģiju es laikam visvairāk varu uzkrāt caur mūziku, caur mākslu, caur ceļojumiem, caur to skaisto un dažādo pasauli un redzot to pasauli, kā tā ir apkārt mums. Jā, tā jau saka, ka, ja gribās kaut kādas inovācijas vai kaut ko jaunu, vajag iet pilnīgi pretēji no tā vidē, kur tu esi ikdienā, lai tad sasmeltos daudz jaunu ideju. Tieši tā. Piekrītu. Podkāstu tēma tomēr par līderību, un es uzreiz arī gribu tajā ceļā arī virzīt. Par līderību saka, līderis ir cilvēks, kuram mēs gribam sekot, un neatkarīgi no tā, vai viņš ieņem kaut kādu konkrētu amatu vai nē. Vai jūs savā iestādē daudz domājat, kā kļūt par līderiem, īpaši tiem, kuriem varbūt tās ir šī formālā vara, un kā varbūt tās arī atpazīt līderi jau viņa tādos sākotnējos posmos? Jā, mēs aģentūrā noteikti par to domājam diezgan daudz. Mēs daudz arī runājam par to, ko nozīmē būt vadītājam, ko nozīmē būt līderim. Jo, kā mēs visi ļoti labi zinām, pēc teorijas arī un arī pēc prakses, ka vadītājs jau nenozīmē uzreiz, ka tas ir līderis. Un ir mums arī apkārt ir ļoti daudz tādu cilvēku, ko mēs redzam, kas mūs iedvesmo, kas mūs ved kaut kur, bez amatiem, bez uzplačiem. Un arī pie mums aģentūrā mēs tiešām arī par to domājam, kā atpazīt šos talantus, kā atpazīt tos, kam ir šī vilkme, kam ir spējas arī motivēt un iedvesmot cilvēkus vai cilvēku kopumu, ja, kaut kādu mērķu sasniegšanai. Un tad mēs veidojam arī šīs neformālās komandas, neformālus tādus task forces, tāpat varētu teikt kaut kādam konkrētam mērķim, kur tā hierarhiskā piederība absolūti nespēlē nekādu lomu, bet kur mums vairāk ir vajadzīgs tas virzītājs spēks, tas, ka ir tāda deksme par to, kas ir jāsasniedz, par to konkrēto sasniedzamo mērķi. Un tad arī šādā veidā, manuprāt, ļoti, ļoti efektīvi var arī tās neformālās komandas veidoties un strādāt. Pastāst lūdzu par vienu tādu komandu neformālo. Neformālo. Man nāk laikam vairāki gadījumi prātā, bet ja mēs tā strikti pie tās profesionālās darbības pieturamies, tad viens tāds diezgan labs piemērs mums bija pāris gadus atpakaļ, kad mums tika uzticēta absolūti jauna funkcija, tā ir attīstības sadarbība, kur sākotnēji notika tikai sarunas ar ārlietu ministriju, ka šī ir tā joma, kas mums Latvijā vairāk arī būtu jāattīsta un ir nepieciešama attīstības sadarbībai izveidot arī aģentūru. To varētu veidot uz Centrālās finanšu līguma aģentūras bāzes.
Bet tā visa bija tikai tāda ideja, un tajā brīdī bija stāsts par to, vai jūs to varat, vai jūs to nevarat. Un mums jau ir, man vispār personīgi arī vienmēr manā dabā ir teikt, jā, varam, mēs visu varam. Un tā ir man diezgan liela pārliecība, ka, ja es zinu, ka man ir komanda, un ja es redzu to mērķi, un es redzu arī to, ka tas mērķis ir pietiekami būtisks un interesants, tad to var izpildīt. Un tajā brīdī es arī teicu, ka jā, mēs to varam, un tad sākās tas interesantākais posms, ka bija jāveido ceļa karte, kā tad mēs tur nokļūsim. Un tad veidot ceļa karti pilnīgi jaunai funkcijai, par kuru mēs zinām ļoti maz, un veidot arī to bez atsevišķiem amatiem, bez tādiem cilvēku resursiem, kas jau būtu tam nozīmēti. Tas bija diezgan liels tāds izaicinājums, bet, ko es izdarīju, es atradu tātad aģentūrā cilvēkus, kas vismaz šajā te jomā projektos ir kādreiz strādājuši, ir saskārušies un kam ir interesi, kam tās acis deg par to. Un tad mums tāds neformāls task force, pat nezinu latviešu, kā lai to labi pasaka, ja? Bet tāda īpašo uzdevumu komanda, pat tā varētu nosaukt, ja? Tad mēs arī sākām šo te ceļa karti absolūti no nulles veidot un virzīties tālāk soli pa solim, kā mēs nonāksim līdz šīs funkcijas īstenošanai, mums jau bija uzstādījums sākotnēji, ka mums ne tikai to vajag sākt, bet mums vajag tā nopietni jau sākt ar Eiropas komisijas akreditāciju šai jaunajai funkcijai, kā mēs to izdarīsim. Un tad pat bija tās diezgan interesantas situācijas, kad, piemēram, tu satiecies ar citiem partneriem, un tev tie cilvēki jāstāda priekšā, un es nevaru to cilvēku stādīt priekšā pēc viņa amatu, jo viņa amata nosaukums vispār ir saistīts, piemēram, ļoti specifiski ar vides infrastruktūru. Un vidas infrastruktūrai attīstības sadarbība nav absolūti nekāda sakara. Tāpēc es arī teicu, ka neskatieties uz tiem mūsu amatiem, ja, bet mēs esam tie cilvēki, kas pie šīs funkcijas strādā un kas to funkciju grib tālāk arī attīstīt. Jā, un tas izdevās. Un tas, man liekas, tā panākuma atslēga tādos gadījumos ir tiešām atrast tos pareizos cilvēkus, atrast tos, kur tu redzi, kad viņš to var izdarīt. Bet tu viņus uzrunāji senā? Jā, protams. Tad tu jau biji noskatījusi, kas varētu būt tie cilvēki, kuriem deg acis. Jā. Var jau, protams, vienmēr arī piedāvāt, tādu iekšēju konkursiņu uztaisīt, kas jūs gribat. Mēs arī tā esam darījuši, arī, piemēram, kaut kāds, varbūt te man jāsāk tas stāsts ir arī mazliet no citas puses, kad mēs ar rutīnu cīnamies ikdienā. Eiropas Savienības fondi, tā ir nauda ar saviem nosacījumiem, tie nosacījumi ir jāievēro, un līdz ar to tas ikdienas darbs ir tāds samērā rutinēts, un tad pienāk, piemēram, kaut kādu brīžu, kad mēs saprotam, ka mums kaut kas pārāk lēni iet, kad klienti nav apmierināti, process iet lēni, kaut kas ir jādara savādāk, un prasīja pilnīgi visiem departamentiem, nāciet ar idejām, nāciet ar jauniem risinājumiem, ko un kā mēs varam darīt savādāk. Un es sapratu, ka tas nestrādā. Tu nevari jebkuram paprasīt uz to sistēmu, uz to veidu, kā viņš kaut ko lietas dara. Tu nevari viņam paprasīt, nāc tagad ar inovāciju, nāc ar jaunu ideju, nāc ar kaut kādu pilnīgi citu skatījumu. Tas vienkārši, un tas nenozīmē, ka tie cilvēki ir slikti, tie cilvēki ir perfekti tajā, ko viņi dara. Viņiem ļoti labi padodās tās varbūt tās rutinētās lietas, ja, tas iekļauties tajos standartos, iekļauties arī tajās prasībās un to visu arī tā komunikācija ar saņēmējiem vai ar mūsu klientiem ļoti labi padodās, bet tā paskatīties uz to, ko un kā mēs darām no ārpuses ir diezgan grūti. Un tad arī tas bija tāds brīdis, kad ok, labi, mēs nevaram ar varu, nevaram izspiest to noteikti. Tā nav lieta, ko tu vari tā uzlikt kā par pienākumu, tas vienkārši nestrādā. Un prasījām arī aģentūrā, aicinājām, tad nāciet paši ar to iniciatīvu. Kas ir tie cilvēki, kas ir gatavi varbūt strādāt tādā grupiņā un domāt par tām lietām, meklēt tos risinājumus. Jā, arī tas ir veids, un arī cilvēki atsaucās. Bet man gan jāsaka, ka ar laiku jebkurš vadītājs tos cilvēkus, savus komandas locekļus, viņš jau labi pazīst. Viņš jau redz arī, kuram ir tā spēja, kuram nav tās spējas varbūt, jā, un arī citreiz ir tādi mums arī kolēģi, kur vienkārši ir jāiedrošina. Un es ļoti labi zinu, ka viņam tas noteikti sanāks, bet, protams, kad ja es viņam pajautāšu, Klā, vai tu negribi vēl kaut ko padarīt, nē, es taču tā jau esmu, man jau ir darbs no 8 līdz 6, jā, un tad vēl ir kaut kas jādara citā laikā.
Un, negribu uzņemties neko, bet es zinu labi, kad viņam sanāks un ka viņam tās acis degs un ka viņš arī to darīs. Un tad mazliet tā pamotivējot, mazliet tā kā parunājoties, aiziet arī un arī tādi cilvēki piekrīt arī darboties. Bet vai ir arī bijis, tu kā vadītāji tomēr veidoji arī to neformālo, vai ir bijis, kad pašu cilvēku iniciatīvā jums ir izveidojusies tāda neformāla grupiņa, kas veic kaut vai neliels uzlabojums, kas nav grandiozi, bet, kur viņi tā kā pašorganizējoties ir sapratuši, ka tas ir labs veids. Jā, noteikti. Un te jāsaka, ka arī tādām grupiņām tad ir kāds līderis. Jā, un ir pat arī neuzliekot to par pienākumu, neierakstot nevis tādu mērķi, ka tev tagad būs jārada kaut kāda jauna inovācija vai jauna pieeja. Jā, mums ir arī pietiekami arī tādas dinamiskas komandas, kas pašas varbūt arī saprot, kad ir kaut kas ir jāmaina, ka mēs kaut ko gribam mainīt, mēs gribam kaut ko savādāku un nāk paši ar to iniciatīvu. Bet tur vienmēr būs tas vilcējs spēks. Vienmēr ir kāds no tās mazās grupiņas, kaut vai nezinu, sākot no 2 cilvēkiem, vienmēr kāds ir tas, kurš ir tas, kuram ir tas motoriņš, kas tos pārējos arī pavelk. Un tad viņi arī spēja radīt arī jaunas lietas. Man vēl ienāca prātā arī, mēs diezgan daudz arī runājam par dažādiem jauniem risinājumiem arī IT jomā. Mēs dzīvojam pilnīgi jaunā digitālā laikmetā. Mēs aģentūrā arī strādājot pie stratēģijas, mēs arī runājām, kas ir tas, ko mēs gribētu tā kā ieviest, ko mēs gribētu darīt savādāk. Un, tas bija vispār tāds ļoti interesants stratēģijas veidošanas periods, tas pēdējais, kad mēs arī tādā plašākā cilvēku lokā mēs arī runājam par to, radam to vīziju, kāda mēs gribam būt. Un tad mēs nonācām pie tā secinājuma, ka mēs visi gribam būt mūsdienīgi, mēs gribam nodrošināt labu pakalpojumu mūsu klientiem, bet mēs gribam arī būt tādi uzticami sadarbības partneri, bet mēs gribam arī būt mūsdienīgi, moderni. Un tad domājam, kas mums būtu jādara. Kā tagad atceros, tas gan bija pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, viens kolēģis, kurš vairs pie mums nestrādā, bet viņš saka, mēs taču varētu mākslīgo intelektu piemērot. Un tas bija tiešām tāds tanī brīdī vēl par to mākslīgo intelektu neviens nerunāja. Mēs tā liekas tāds kosmos, bet labi, tas ir tas, uz kuriem mēs varētu iet. Un nepaiet ne pāris gadi, kad mēs tiešām pie tā arī strādājam. Un arī šajā te jomā mēs, mums jāsaka, arī mēs aģentūrā bijām uz tā viļņa, uz tā milzīgā tā iedvesmas viļņa, kad mums atnāk mākslīgais intelekts, un mēs tagad ļoti gribam visu kaut ko ar to darīt. Un tad atkal mēs tādu izveidojam tādu neformālu, jo tā nav spiesta lieta, tā ir tomēr lieta, ar ko ir jāstrādā mazliet ārpus tiem saviem pamata darba pienākumiem. Un izveidojam tādu interesantu kopiņu, kas tad seko līdz tā mākslīgā intelekta aktivitātēm, aktualitātēm un domā par to, kā mēs to varētu arī mūsu ikdienas darbā piemērot, ko nē. Tad mēs tādus mazus pilotprojektiņus jau tur izveidojām, un tad hackathonos piedalījāmies un darījām vairākas lietas tādas, kad, lai mēs saprastu, vai mums mēs kaut ko no tā varam izdarīt vai nē. Bet tiem cilvēkiem bija deksme. Viņiem interesēja tas, ka, ja mēs atradīsim to foršo risinājumu, tad tas mums var palīdzēt, un tas var kaut kādā, un tad mēs būsim tie modernie pakalpojumu sniedzēji, mēs to varam diezgan ātri izdarīt. Un, jāsaka, arī ar mākslīgo intelektu, protams, bija tas milzīgais hypes, un tad ir atkal tā aizmirst tagad, kā to līkni sauc, kad bijām tur augšā, un kad liekas, ka visu var izdarīt, un sapratām ar tiem risinājumiem, ka nemaz tik ātri un tik veiksmīgi tas nenotiek, un tik viegli tas arī nav. Un tad ko mēs tagad darām? Mēs vēl tajā investējam savu laiku un arī kaut kādā ziņā savu naudu, vai ne? Un tad mēs sapratām, ka mazliet varbūt ir jānogaida. Viens projekts mums ir aizgājis, mums ir apstiprināts. Padalies. Es esmu ļoti lepna, mums ir valsts pētījuma programma, ir apstiprināta par mākslīgā intelekta piemērošanas iespējamību fondos. Un tas, uz ko mēs gribam koncentrēties, ir iepirkums tieši, jo iepirkums ir pirmkārt pietiekami sarežģīta lieta, otrkārt tā lieta, kas ir tāds lielākais klupšanas akmens arī finansējuma saņēmējiem, kur mēs visvairāk naudu pazaudējam. Un tādēļ arī tas
Tā mūsu ideja ir tāda, ka palīdzot ar mākslīgā intelekta palīdzību, tātad gatavot arī iepirkuma dokumentāciju, mēs varētu maksimāli novērst kļūdas, mēs varētu arī saņēmējiem šo risinājumu piedāvāt, kad viņi var izmantot mākslīgo intelektu, lai arī nonāktu pie tādiem neapstrīdāmiem iepirkuma dokumentiem, kur viņiem viss labi, mums viss labi, Eiropas komisijai kā finansējums sniedzējām viss labi. Un tās kļūdas mēs būtu novērsuši. Bet tas, protams, tas nav tāds ātrais risinājums. Ja? Tas pētījums mums ir šobrīd uzsākts, mēs pie tā strādājam un gaidām, kad mums arī kaut kāds rezultāts varētu būt. Un to saprotam, ka tas nebūs tā, kā mums likās, ka tā tāda burvnūjiņa, kas uzreiz jau būs kaut kāds tāds labs rezultāts, kas var notikt ātri. Pacietība ir vajadzīga. Bet, ko mēs vēl paralēli, mēs bijām domājuši arī, kā mēs varam savu ikdienas darbu, un tās smilškastītes mums vēl bija pāris, ko mēs varētu ar mākslīgo intelektu darīt. Un tad mēs sapratām, ka vairāk uz to finansējumu mēs tā kā negribam ieguldīt, jo mēs redzam, ka tas rezultāts šobrīd vismaz nav gluži varbūt tāds, kā mēs to sagaidītu. Bet mēs atstājām tādu mazu kopu ar tiem cilvēkiem, kas seko tām aktualitātēm līdzi. Mums pat ir Teams grupa nodibināta, kurā tur katrs padalās ar saviem rakstiņiem, vai ar kaut ko vēl ir sadzirdējis, kādas prezentācijas padalās. Un tad mēs sekojam līdzi arī, kas Eiropā notiek. Un fondu jomā tā ir tāda ļoti laba lieta, ka mēs varam diezgan caur dažādiem fórumiem mēs varam arī sekot līdzi, ko cits dalībvalstis dara. Un tad tā mākslīgā intelekta tēma, tā ir tāda viena tēma, kurai es personīgi arī pati vienmēr sekoju līdzi, tad, kad kādā valstī parādās, jā, mums ir risinājums. Un par šo tēmu diezgan daudzi grib tā veiksmīgi lielīties, ka mums ir labs risinājums, mēs esam pirmie, kas esam ieviesuši arī mākslīgā intelekta risinājumus fondos, un tad, labi, tur, piemēram, atradām Portugālē ir kaut kāds risinājums. Un tad sarunājām arī ar tiem savu komandu, kam tā tēma interesē. Sarunājam, tagad jau ir ļoti viegli, kāda problēma ir satikties ar portugāļiem, nospied tīmā pogu, un mēs esam jau sazvanā. Un tad, lai viņi nodemonstrē to savu risinājumu. Viņi mums to risinājumu nodemonstrē, un mēs saprotam, ka tas tāds chatbots vien ir. Ja? Visu cieņu noteikti, kad pie Portugāles lielajiem fondu apjomiem tas viss ir arī ļoti labs risinājums, kas kaut ko palīdz, bet tas nebija tas risinājums, ko mēs meklējam. Bet vismaz, līdz ko mēs kaut ko redzam, tā mēs varam to ideju tālāk izpētīt, tā mēs varam arī saprast, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam vai nevaram pārņemt, un tas nav nevienā amata aprakstā ierakstīts. Ja? Tā ir lieta, kas mums interesē, ko mēs redzam, kas mums var palīdzēt arī būt moderniem, būt tādiem mūsdienīgiem arī valsts pārvaldē, un ko mēs darām vienkārši ārpus tā savu darba laika. Un tur es uzskatu arī man personīgā loma. Ja es pateiktu, ko jūs tur rakstaties, tur pagaidiet vēl pāris gadus, un tad jau būs kaut kāda risinājuma, kāds jau būs kaut ko izdomājis, tad tas droši vien būtu viens stāsts, bet, ja man pašu interesē, un ja es arī pietiekami aktīvi tajā iesaistos un saku, ka, nē, mēs gribam būt pirmie, un meklējam tos risinājumus, tad arī, tā komanda arī uz to aiziet un pavalkās, un arī seko līdzi, ja. Es gaidu ļoti to iepirkumu risinājumu, kad viņš varēs būt, jo es piekrītu, ka tas ir noteikti tas, kas varētu visiem ceļš, kas strādā ar fondiem. Un tas, ko es klausoties tevi, domāju, tad, kad mēs būvējam stratēģijas, mēs diezgan skaidri formulējam to vīziju, un tas, ko tu arī saki, mēs gribam būt moderni, tas, ko es dzirdu, kad jūs arī mēģināt to vīziju īstenot. Jo viens ir, ka mēs sēžam un par to domājam, bet otrs ir, jo tas no mums vienmēr prasīs kaut ko vairāk nekā ikdiena. Un cik daudz tu vispār ar komandu runā par tādiem vīzijas līmeņa tādiem uzstādījumiem vai atgādinot, kas mēs esam un ko mēs gribam? Es uzskatu, ka tas ir mans tiešais pienākums. Man liekas, ka tā ir mana atbildība arī gan šīs vīzijas vispār radīšana, gan arī tālāk jau novirzīšana līdz katram individuālam aģentūras darbiniekam, lai viņš saprast, kāpēc viņš kaut ko dara. Bet šeit arī laikam ir mazliet varbūt jāpakāpjas atpakaļ tajā stāstā, kā mēs vispār stratēģiju esam veidojuši. Jo mēs aģentūrā arī esam jau gadu garumā esam darījuši dažādi. Viens cilvēks pie galda ir uztaisījis, stratēģiju uzrakstījis.
Tad ir bijusi nodaļa, kas ir atbildīga par stratēģijas izstrādi, kas arī to stratēģiju, protams, arī pēc visas instrukcijas pareizi ir uztaisījusi. Bet tad mēs esam arī veidojām vairāk, daudz plašāku arī gan mūsu darbinieku, gan arī mūsu klientu iesaisti. Un tā ir tā pēdējā stratēģija, kur mēs jau veidojām, arī veicām intervijas ar mūsu mērķu grupām, tātad ar mūsu klientiem, kas ir tas, ko klienti no mums sagaida. Ar darbiniekiem arī. Darbinieki arī iesaistījās, jo viņiem jau tā vīzija ir jāpaņem. Ja? Viņiem ir jāredz, ka zem šitā es gribu parakstīties, un šeit es gribu strādāt, es uz to gribu iet. Un tad arī tad viņiem arī tā darba motivācija, manuprāt, ir daudz lielāka, un tad viņiem tas arī tā aizrautība ir pašiem lielāka. Un vēl viena interesanta lieta, ko mēs izdarījām, mēs izveidojām tādas vērtību darbnīcas, kur mēs iesaistījām arī plašu loku darbinieku. Jo man liekas, ka ir būtiski, lai arī aģentūras vērtības sakrīt ar cilvēku individuālajām vērtībām. Jo, man liekas, tad pilnīgi muļķīga situācija un bezjēdzīga ir tad, ka ja tu stratēģijā ieraksti kaut kādas vērtības, un tiem cilvēki, kas tev ikdienā uz to strādā, viņiem tas neko neizsaka. Viņiem ir pilnīgi kaut kas cits ir būtisks. Un tad mums bija tādas plašas darbnīcas, kur mums darbinieki bija iesaistīti, un viņi strādāja pa savām grupām. Viņi tās vērtības paši noteica, kas ir viņu vērtības, ko viņi ar to saprot, un tad mēs to visu likām kopā. Tā kā tās mūsu stratēģijā šobrīd iekļautās vērtības, tās nāk no darbiniekiem. Un tas, man liekas, tas ir būtiski, jo tad viņi, tad iestāde ir tāds organisms, ja, kas nav ne tikai tāds nosaukums papīros vai vēl kaut kāda struktūra, tie ir cilvēki. Un ja cilvēki paši rada to vīziju par to, kādā veidā, uz kurieni mēs ejam un ko mēs gribam, kāda mēs gribam būt, ko mēs gribam sasniegt, tad tas ir arī daudz vieglāk izpildāms. Un, ja mēs atgriežamies pie manis kā vadītāja, tad man liekas, arī mans pienākums ir arī viņiem izstāstīt. Tad, kad mēs stratēģiju apstiprinām, tad arī es esmu gājusi pilnīgi pie visām struktūrvienībām, arī stāstīt nepastarpināti, kas tad ir tie mūsu stratēģiskie mērķi, kāds ir tas darba plāns, uz ko mēs ejam. Un vēl jau ir arī, man vispār tāda interesanta lieta, ko es laikam baigi daudz esmu jau stāstījusi par to, ka man ir tāds piekdienas bloks, es viņu saucu piekdienas sleja, tā varētu teikt, ja? Ko ievies mani kolēģi Covid laikā, kad darbs bija, kad tie darbinieki, mēs neesam vairs viens ar otru nesatiekamies koridoros un piesaistē iestādēji diezgan tāda attālināta kļūst, ja? Un tad man kolēģi, tas bija, man liekas, Mārtiņš, kas bija toreiz manā vietā arī, viņš ieviesa tādus piekdienas kopsavilkuma e-pastus, kuros tu pastāsti par to, kas tad aģentūrā ir noticis šajā te nedēļā. Un tā tas ir iegājies, jau kopš Covid ir jau cik jau gadi pagājuši, ja, un tie piekdienas e-pasti ir vēl dzīvi. Un ik pa laikam es arī paprasu, vai kādam tas vēl interesē, un tā atsaucība ir, un ka tas interesējot, un tur tās galvenās lietas, tā ir iespēja man tieši pateikt, jebkuram no maniem aģentūras darbiniekiem, varbūt, kas ir tās prioritātes, kas ir tas galvenais, kas mums nedēļā ir noticis. Ja ir kaut kādas lietas, kam mums jāpievērš uzmanība, un te ir tā sasaiste tam, ko mēs ikdienā darām ar to mūsu stratēģisko mērķi, ar to mūsu vīziju, ar tām mūsu vērtībām, tad tā ir arī iespēja paust to sasaist ar tām vērtībām, ar tiem mērķiem, kad mēs esam šeit, mums vēl ir jānokļūst tur. Mūsu uzdevums šobrīd vai mūsu prioritātes ir tādas vai šādas. Un tas ir, man liekas, tas ir daudz tāds personīgāks veids, jo tad es tā kā runāju ar katru no tiem 457 cilvēkiem. Ja? Un to es nekad dzīvē nevarētu izdarīt. Vienīgi tad vajag lielu skatuvu mikrofonu. Ja? Tad tas arī, man liekas, nav tik personīgi. Un dažreiz man atsūta kāds arī tā kā atgriezenisko saiti, kaut ko pasaka. Man liekas, tik forši. Kad ne tikai izlasa, ja, bet kaut ko arī vēl paši arī atbild vai kaut kādas savas pārdomas padalās. Tā. Jā, tas dažreiz nav viegli, dažreiz ir diezgan tā liekas, tā jau tā piekdiena jau ir grūta un tā. Un tad es atrodu kādu citu, kam es uzticu to, ka arī tā var. Bet tā tradīcija turpinās, un tas ir, tas mums tā ir iegājies jau, ka tam kopsavilkumam ir jābūt. Un
Kaut kas arī no tāds varbūt tāds vieglāks mazliet, kādreiz no izklaides puses, kādreiz atkal netika. Es tieši gribēju jautāt, vai mēdz būt atšķirīgs, vai tomēr es jau zinu, kad es saņemu šo e-pastu, Nē, galvas es nemazgāju, pilnīgi noteikti. Tas nav veids, kā to. Tas ir drīzāk par tādām lietām, pastāstīt par lietām, kas notiek, piemēram, arī tādā valstiskā fondu mērogā, ar ko cilvēks ikdienā nesaskarās. Un ne visi varbūt lasa arī tur visus mediju monitoringus un tā. Bet no tā visa izlobītā, pavisam īsti koncentrēta, kas ir tas būtiskākais, kas ir noticis. Tā ir lieliski iespēja arī, es izmantoju, man ir tāda pateicības sadaļa, ja es atrodu, kādreiz ir arī kaut kādas labi notikumi vai kāda cilvēkam ir jāpasaka īpaši paldies, tad es arī to izmantoju. Un tā pateicības sadaļa vēl vienā aspektā ļoti interesanta, jo es nezinu, mums latviešiem ir tāds fenomens, kad pateikt kaut ko labu publiski par valstu pārvaldi, tas laikam skaitās sliktais stils. Tas tāds, es nezinu, kas tas tāds ir, bet, ja ir kādam jāpasaka kaut kas, tad pārsvarā izvelk tos sliktās lietas, tos sliktos kaut kādus gadījumus. Bet tad, kad tu individuāli runā ar cilvēkiem, tad tās atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Ak, Dievs, jūs tik forši, un jūs tā iedziļināties, un jūs man tā palīdzējāt, un tā, un jums tur ir tik kolosāli cilvēki strādā. Un es saku, kāpēc jūs to publiski nesakat, ja? Vai kāpēc? Un citreiz kāds atraksta e-pastā, bet arī tā individuāli tā atsūta. Ja? Un tad es dalos ar vismaz aģentūras iekšienē, tad es arī ar šiem te paldies dalos. Ja kāds projektu vadītājs ir saņēmis uzslavu, ka tieši gribam pateikt Inesai paldies par to, ka viņi mums ir labi palīdzējis projektu uzraudzīt, tad padalāmies arī ar šīm te uzslavām. Vispār jau vajag tādus mazos ikdienas paldies no šiem pateikt, un tā ir tāda laba iespēja. Man liekas, tas ir kas vēl labāk uzraugs, ja viņš saņem paldies par to, kā viņš dara, vai ne? Jo, pēc būtības jau, būsim godīgi, ja neviens jau nemīl tos, kuri uzrauga, un tad, man liekas, tas paldies droši vien ir daudz īpašāks, jā. Tieši tā, un, protams, mums jau nāks arī tā ikdienā, nevienmēr tos tādus tikai pozitīvos lēmumus pieņemt, jā. Tu sākumā arī minēji par to, kad mēs redzam tos rezultātus, jā, mēs redzam kolosālus rezultātus, bet nevienmēr tas ceļš ir tāds gludi asfaltēts, jā, tas mēdz būt arī tāds sarežģīts bruģis, ļoti akmeņains bruģis. Un tad ir jāpieņem arī tie negatīvie lēmumi, bet tad sevišķi no tādiem klientiem, ar kuriem varbūt ir bijušas vai kaut kādas nepatīkamas situācijas, kaut kādi sarežģīti jautājumi, kas jārisina, vai viņiem nav patikusi mūsu kaut kādu lēmumu. Un tad, ja tu beigās arī saņem tomēr to pateicību par to, ka, es jau saprotu, jums jādara savs darbs, bet, īstenībā jau viss bija forši. Vai arī tādu kaut vai konstruktīvu kritiku, bet tādu, konstruktīvu. Nevis tikai tas, ka man nepatīk, ka jūs man te visu prasat, pārbaudat, kāpēc jūs man kaut ko, tas mans darbiņš, man tas ir jādara, ja? Tad tas ir, tam ir dubultā vērtība, tam ir tiešām uzreiz pilnīgi cits tāds, svars. Ja mēs saņemam arī to, ka, viss bija labi, izņemot varbūt šo un šo jūs varat uzlabot. Un tas man liekas tāds, un tad es zinu, uz ko strādāt. Jo man pasaka, viss ir slikti, aģentūra vispār nemāk ar klientiem strādāt, birokrāti, ko es ar to varu izdarīt? Neko. Un tad es vienīgais, ko es vienmēr daru, es saku, tad te ir mani kontakti, atnāciet man konkrēti pasakiet, acīs skatoties, kas nav labi. Kas ir tieši tas, ko mēs esam slikti izdarījuši, vai arī kāds varbūt kaut ko tur neprofesionāli izdarījis, tad es ar to varu strādāt, tad es to varu novērst. Un man liekas, ka tās kļūdas ir, viņas ir jāakceptē, viņas ir jāanalizē, ir jādomā par to, kā mēs varam nākamreiz darīt, lai būtu labāk, jo, ticiet mums, mēs gribam labāk, ja? Bet tikai mums ir jāsaprot, tad, kas ir tas, kur mēs esam netik veiksmīgi kaut ko izdarījuši, lai mēs varētu arī tad uzlabot tās lietas. Ko jūs darat ar kļūdām? Kļūdas ir, viņas būs, vienalga vai kā mēs gribam izlikties, ka publiskajā pārvaldē kļūdīties nedrīkst, vai mēs eksperimentējam apzināti vai neapzināti, viņas rodas. Kā ir, vai ir viegli atzīt kļūdas, ko ar tām darīt un kā tā var risināt iestādē? Tik tālu, tik attīstīti kā Japāņi, laikam, kuri svin kļūdas, tik tālu mēs vēl neesam tikuši, jo to mums tiešām arī, to mēs nevaram atļauties. Bet man liekas, tā kļūdu apzināšana un analītika tā ļoti, ļoti būtiska. Un es noteikti neveicinu to kultūru, kad meklējam vainīgos, noteikti nē.
Bet man jāsaka, diemžēl valsts pārvaldē ir arī šis regulējums, kad mums ir jāveido tur komisijas, izmeklēšanas dienesta pārbaudas jāveic. Tā ir tā birokrātiskā daļa, kurai mums ir jāiet cauri, bet tie ir ļoti reti gadījumi, kas mums ir bijuši, bet arī tās kļūdas, ja tās tiek atrastas, tad mans uzstādījums ir tas, ka tās kļūdas ir jāsauc vārdā, viņas ir jāapzinās, bet viņas ir ne vārdā, uzvārdā, ne tā es domāju, bet jānodefinē, kur tieši mēs esam kļūdījušies, lai mēs varam nākamās reizēs saprast, kas mums ir jādara. Vai mums tur kaut kāds iekšējais kontrols vēl ir jāpastiprina, vai mums ir vēl kaut kur kaut kādas, vēl kādam papildus jāiesaistās, vai varbūt ir kaut kā riski jāvērtē savādāk, bet, lai mēs saprotam, kā mēs no tā varam nākotnē izvairīties. Bet, ja mēs tās kļūdas neapzinām, pat es jau visu izdarīju, man jau viss ir kārtībā, tad mēs nekad labāk nebūsim. Ja? Mums ir jāsaprot, ko mēs esam izdarījuši nepareizi, un tikai tad mēs varam nonākt pie tādiem labākiem risinājumiem, pie attīstības. Citādi jau mēs to nevaram izdarīt. Bet, protams, tad, kad pasaka, ka kāds ierēdnis kļūdīties nedrīkst, tas ir kādā fantastiskā pasaulē mēs dzīvojam. Ja? Protams, kad ir. Vienīgi tas ir jāsaprot, jāatrod. Un man liekas, arī ir ļoti būtiski arī cilvēkos kaut kā ieaudzināt to, ka nevajag baidīties no tām kļūdām. Kad vajag, ka tas ir tas attīstības veids, ka tas ir tas veids, kā mēs varam atrast labākus veidus, bet nebaidīties atzīt viņus. Jā, tu arī minēji kaut vai tos pašus jaunas inovācijas vai to pašu digitalizāciju. Skaidrs, tur arī ir tajā brīdī, kad jāpieņem to lēmumu arī. Mēs nezinām, vai tas būs tas pareizais lēmums. Arī tad mums nav iepriekšējā pieredze un tagad ir jāizdara. Kas ir varbūt tās tie kritēriji, pēc kuriem tu balsti savus lēmumus, un tad, kad ir jāpieņem tas lēmums ļoti daudz nezināmu apstākļu? Ir jāvērtē, protams, ir jāvērtē visi apsvērumi riski, kāda mums varētu būt, bet man arī patīk, ka šobrīd varbūt vairāk arī valsts pārvaldē mēs ejam to ceļu par tiem pilotēšanu, par tām pārmaiņām, tā kā soli pa solim, arī par to smilšu kastes principu, kad pamēģinām ar kaut ko vienu, pamēģinām varbūt, ja tas ir tāds, kaut kādā tiešām jauna inovācija, tad pamēģinām mazliet paeksperimentēt, kā tas ir, kaut ko izdarīt kaut kādā mazākā apjomā, un tad, ja tas tiešām strādā, tad iet tālāk arī. Tā kā, man liekas, ka tas ir tas veids, kā kaut kur virzīties, bet lēmumi ir jāpieņem. Ir tas risks jāuzņemās, ir tā atbildība jāuzņemās, un tie lēmumi ir jāpieņem. Citādi mēs ar nekur uz priekšu netiksim. Un tas, man liekas, arī tāda būtiska lieta, ko mēs arī aģentūrā piemērojam, bet mums jau nav variantu. Mums jau tie lēmumi ir jāpieņem ikdienā, ar milzīgu skaitu nulēm. Finansiāli tādi ietilpīgi, nozīmīgi, bet ir jāizvērtē plus mīnus, ir jāizvērtē, kā mēs to pārliecību par to gūstam, un ir jāiet tālāk. Un tad, protams, ir par tiem lēmumiem ir arī jāatbild, ir jānopamato. Un tas arī, man liekas, arī viens tāds būtisks apstākļus, ja, piemēram, arī kaut kur ir, ja tu man vari pateikt, ka es esmu kaut ko nepareizi izdarījis, tad pasaka, kāpēc, un tad iedod man to savu argumentāciju, kas ir tas, kāpēc uzskata, ka tas mans lēmums ir bijis nepareizs. Un ar argumentiem tad mēs varam kaut ko darīt, ja? Tad mēs varam gluži cīnīties, bet vismaz tad izsvērt, kuram tie argumenti ir stiprāki, bet, ja tu man vienkārši pateiksi, nē, tas tā pilnīgi nepareizi, ko tu izdarīji, un man neiedod to kāpēc, ko es ar to varu izdarīt, tad arī neko. Ja? Tad es tā kā nonāku par to, ka, slikti sajūta viss, bet tas jau man neko nedod. Tā kā, man liekas, mums jāmācās argumentēt, jāmācās izvērtēt tos riskus, izvērtēt to ietekmi, un tad vienkārši ir jāpieņem, jāiet tālāk. Kas ir tavi lielākie izaicinājumi kā vadītājiem ikdienā? Man liekas, es pēdējais, par ko es domāju, man liekas, ir tas lielākais izaicinājums ir neieslīgt tādā žēlošanās, es viņu pat pa purvu saucu, ja? Tādu, kad viss ir slikti. Viss ir slikti, visi apkārt, neviens nedara savas lietas, neuzņems atbildību, un tad mums te nabadzīņiem ir jācieš pa vidu. Jo man liekas, ka tā sūkstīšanās viņa ir ļoti ievelkoša. Un, ko es arī esmu sapratusi, man bija godīgi bijuši arī tādi momenti, kad
Mums ir notiek iknedēļas sanāksmes, iknedēļas vadības sanāksmes, visi departamenta direktori, un tur vēl reģionālo nodaļu vadītāji, tāds pietiekami pravs cilvēku pulciņš, kur mēs tās 2 stundas nedēļā mēs veltam tam, kur mēs esam, kas mums ir tās aktualitātes un tā. Un tad, piemēram, ir tādas situācijas, kad es arī atnāku no turienes, kur es esmu visur savus impulsus dabūjusi un kaut kāds atgriezieniskās saites un saprotu, ka viss ir slikti. Tur viens kaut kur ir izteicies, ka kaut kas ir slikti, kurš to ir teicis, to mēs nespējam noskaidrot, kuram kaut kas nav paticis. Nezinu, tikai tā kā tiek man pasniegt, piemēram, ka par jums tur sūdzās. Un es atnāku pie tās savas komandas, un es saprotu, ka man arī ir nolaidušās rokas. Ka man arī ir tā, ka reāli viss slikti. Viss tracina, viss kaitina. Man liekas, kā man tas viss ir vajadzīgs, un neviens man nesaprot, jā, un tā kā neviens mūs nenovērtē, un tā. Un tad es redzu apkārt tās sejas. Kādas viņas ir? Protams, tas ir, man liekas, tāds sekundes jautājums. Visiem viss paliek jau. Tur lūpu kaktiņi nolaižās, jā, un reāli, tagad viss ir slikti, un tā, un kad sākam arī kaut ko runāt, tad visiem arī tā pavalkās. Un tas ir, tāpēc es arī to saucu, tas pat nav purvs, nezinu, tas ir tāds akatis, kurā tu vienkārši tā nenormālā ātrumā vari iekrist. Un tad tev tiešām liekas arī tālāk uz kaut kādām lietām tu skaties, un liekas, ka reāli viss ir, nekas nav labi. Un tad, man liekas, tad es tā sapurinos, un tad es saprotu, ka, ja arī tos ārējos impulsus es esmu dabūjusi, viss ir slikti, es nedrīkstu viņus nest tieši tādā 1-pret-1 tai savai komandai. Jo tad mēs varam ļoti ātri pavilkties, un visi pavilkties, jā, un tur tad nekur mēs tālāk arī netiksim. Bet ir jāsaprot, ir jāpanalizē, kas no tā visa ir kaut kādā veidā jādomā, jāatrod kaut kāds racionālais grauds, jānonāk ātri atkal pie tajā formātā, ko mēs varam darīt, kas mums ir jādara, lai mēs tā kā saprastu vismaz, kur ir tā sāls, un lai mēs saprastu, kas mums būtu jāmaina. Jā, un tad arī kaut kāda neliela deva humora palīdz. Mums ir vispār tās vadības sanāksmes, un dažreiz liekas ārprāts, ja man kāds jauns cilvēks nāks klāt, man ir diezgan neērti, kā viņas notiek. Ja? Ir jāpierod pie tā stila, kāds mums arī ir, jo mums tā patīk vienam otru zobu pavilkt un par kaut kādām lietām. Dažreiz, man liekas, arī tas no tāda izmisuma, ja? Kad tev vienkārši ir jāspēj latviešu kaut kādu filmu klasiķis, man liekas, jāspēj pasmieties pašam par sevi, ja? Un tad jau arī tā kā kaut kā uz tām lietām paskaties savādāk. Un tad tad izējot no kaut kāda tāda, caur kaut kādu mazliet humora prizmu, caur vēl kaut kur, tu saproti arī, ka tas noskaņojums tādā vienā rokas mājienā pilnīgi mainās, ja? Un tas, man liekas, ir tas lielais izaicinājums. Tiešām tajā neieslīgt tajā, mēs jau neko nevaram. Tas jau nav no mums atkarīgs. Tajā viss valsts pārvaldes slikta, neviens nekādu atbildību negrib uzņemties, un saņēmēji vispār neko nesaprot un ir nezinu, kā projektus īstenot. Un es tagad ļoti vispārinu. Bet ir visur jāmeklē ātri tas racionālais grauds. Ja ir slikti, tad momentā ejam pie tā, kas ir tas, ko mums vajag darīt, un kaut kā savākties. Un tas ļoti palīdz. Un tad uzreiz tā jāsamotivējas, un tad viss atkal notiek. Bet arī ļoti biedējoši. Mēs nevaram vienalga. Ja mēs visi esam cilvēki, un droši vien ir arī labi, ja tomēr es drīkstu reizēm būt nolaidus rokas, arī kā vadītājs, vai ne? Es to arī pasaku, un es tā arī pasaku, ka man rokas ir nolaidušās, jā, vai kad nav labi. Es esmu pateikusi arī, man ir bijuši tādi brīži arī, kad es esmu sapratusi, ka ir jāpaņem atvaļinājums, jo es savādāk es jūtu, ka man nekas vairs nepatīk. Viss, kas man nāk pāri, man viss tracina, viss kaitina, un nespēju atbildēt uz e-pastiem, tad es tā arī pasaku, kad piedodiet, es tagad esmu laikam nonākusi tajā punktā, ka es zinu, ka es daudziem neesmu atbildējis, ja jums tiešām kaut ko vajag, tad atrodiet to savu e-pastu, atsūtiet man vēlreiz vai piezvaniet un atsevišķi uzrakstiet, un es to izvilkšu ārā. Tad ir vajadzīga pauze. Tad paņem pauzi, un tad ir jāuzņem tā ārējā enerģija kaut kur, un tad viss, un tad atkal var ar darbu sparu var mesties tālāk. Bet kur tu ikdienā? Tad, kad nevar paņemt enerģiju, tu saproti, bet vajag.
kur tu tā smelies, lai to attietu, un nākamajā dienā tomēr būtu atkal iespēja varbūt nākt ar smaidu uz darbu? Kā man palīdz arī, man ir 2 puikas, un puiši tas vispār ir kaut kas, tā ir cita pasaule, tā ir. Un tad es uz viņiem skatos, es domāju, tādi Duracell, ja, kur viņiem tas spēks, taču arī visu dienu visu ir darījuši, un tad vēl vakarā vēl kaut kāds futbols un viss, un tad arī, un tad vēl viņiem vēl ir tas spēks nākt man virsū un vēl kaut ko. Un tas palīdz saņemties, tā nav variantu. Un tad vispār bija vēl viens tāds interesants posms, kad mans mazākais puika, viņam bija, tā, ka viņam pat 4 gadi bija, viņš, tāds mums tas vakar rituāls, ka jāiet ir mazgāties. Viņš nosēžās uz vannas malas un saka, mama, kā tev gāja šodien darbiņā? Tādam 4-gadīgam, bet viņam ļoti labi attīstīta valoda, tā ir savā vecumā, un tā es domāju, kā lai es viņam tagad izstāstu. Un tas tā melot arī nevar, ja? Un tā es tā saņemos, un tad mēģinu tagad izstāstīt kaut ko, jo viņam sliktas lietas nedrīkst stāstīt. Ja man gāja slikti, tad uzreiz būs, jo viņš man arī prasa atskaitīties, ko tu satiki, ar ko tu runāji, kā viņš sauca, ja? Un vai tie bija labie vai sliktie. Un es saku, nav tādu slikto, nav, visi jau ir labi, tur visai kā. Un tad man sanāca arī, ka tajā ikdienas noslēguma kopsavilkumā, kas man viņam bija jāatskaitās, ja, ka man arī bija jāmēģina atrast visās tajā sliktajā arī, kas notiek kaut ko labu. Jo es viņam tā kā mācu, kad ir kaut kas labs. Visā draņķī tu vari kaut ko labu atrast. Ja? Vai tev tur ir iespēja tagad kaut ko pilnīgi mainīt vai vēl kaut kā. Un tāds Poljānas princips, ja, kad vienmēr to pozitīvo var atrast, vienalga, cik draņķīgā situācijā. Un tad viņam, tais vakaros atskaitoties, ja, un tur saklasificējot tos cilvēkus, kas ir tie labie un kas ir tie arī labie, ja, vai kā, un tad tu nonāc pie tā, ka jau nemaz tik traki, ja. Un tad es saku, tad es, piemēram, tad man patīk arī iet uz darbu ar kājām, man ir kaut kāda pusstunda. Tad es ielieku austiņās savu mūziku, tādu enerģisku mūziku. Manā playlistē no melanholijas nekā nav, jo melanholija tāpat var dzīvē atrast. Man vajag tādu enerģisku. Un domāju, labi, ka tie cilvēki nedzird, ko es klausos. tad, kad es eju cauri parkam. Jā, un tad es uzlādējos tādā veidā. Vai arī tad ir jābrauc prom pavisam kaut kur prom tālu. Tad, kad ir jau sakrājies. Tad, kad ir sakrājies, jā, tāds, tie ceļojumi, tas jau arī tāds latviešu laikam tāds izdzīvošanas veids, ja, kā tad, kad tev te paliek augsta, kā es braucu kaut kur sasildīties, jo es esmu noteikti no tiem siltummīļiem, kad man reāli pietrūks saules, un tad, ja es redzu, tad es no rīta pamostos un es redzu palaiks debesis, tā tad jāmeklē cits kaut kas, jo ar to tā kā enerģiju neuzsūks. Ja? Un tad dažreiz man tāda viena kolēģi, kur smējās, viņš saka, ko tas taču, jo drūmāks laiks, jo tāds purvīts aiz loga, ja? Jo labāka sajūta. Un es saku, nē, man vajag Kristīnu Luvīzu avotiņu pie sienas, ja? Un es paskatos, tad man ir krāsas, un tad man ir enerģija, un tad es atkal varu darboties. Saka, kā tev ir ar mācīšanos? Vai tev atliek laika sevis attīstībai, gan par profesionāliem? Tu jau teici, ka tev patīk viss, kas ir un seko līdzi, kas ir ar mākslīgo intelektu. Varbūt tās ir vēl kaut kas tev aizrauja, kur tu sevi visu laiku uztur tonusā. Man ļoti patīk. Es vispār uzskatu, ka visiem vadītājiem noteikti ir mācībām ir jāatvēl laiks, jo ir sevi pastāvīgi jātīsta. Manuprāt, ja tu paziņo, ka tu esi kaut kādā punktā, man vairs neviens neko jaunu iemācīt nevar. Man liekas, tās pilnīgas muļķības. Kaut vai atkārtojot to pašu, ko tu jau zini, tev pavērās katrā reizē tavā dzīves situācijā, tev atkal pavērs kaut kāda cita apvāršņa, kaut kāda citi aspekti, par kuriem tu iepriekš neaizdomājies. Tāpēc es esmu diezgan aktīva valsts kancelējas un valsts administrācijas skolas šīs te augstākā līmeņa vadītāju apmācību programmas dalībniece. Es piesakos uz tām mācībām, un es arī atļaujos tam paredzēt laiku. Jo tas kalendārs ir, protams, veidojis ļoti, ļoti intensīvs. Bet to es esmu arī saviem kolēģiem teikusi, kad mācībām es viņus plānošu, es viņus lieku kalendārā un visu, un tad tas pārējais man ir jāpielāgo citur, jo man liekas, ja mums viena no tām mūsu aģentūras vērtībām ir attīstība. Es nevaru prasīt no visiem citiem attīstību, un pašattīstību, ja es pati to piemēru nerādu un man nekas neinteresē. Es uzskatu, ka es esmu pati gudrākā. Ja? Tas tā nestrādā, un tāpēc es mācībām atvēlu laiku.
Es atvēlu laiku arī tam, ja ir kaut kāda iespēja patīkloties ar citiem kolēģiem. Tā, man liekas, ir arī fantastiska lieta, jo tu kā augstākā līmeņa vadītājs esi reāli vientuļš. Tu par daudz ko vari ar saviem kolēģiem parunāt, bet ir lietas, par kurām tev nav tavā organizācijā, nav neviena, ar ko tu vari uz mājām. Tu arī to negribi nest. Tas pat nav labais stils to nest. Un es to negribu darīt, un tāpēc man ir forši, ja es varu atrast arī citus vadītājus, ar kuriem es varu par tām lietām parunāt un padalīties. Tādēļ arī tādiem pasākumiem es noteikti atvēlēšu savā kalendārā laiku, un man liekas, tā ir attīstība, un tas ir, lai tu būtu tonusā, tu jautāji arī par enerģiju, tas ir arī viens veids, kā uzņemt enerģiju. Un tad man vēl ļoti patīk arī, ko es ļoti reti daru tagad, bet dažreiz arī šajās Eiropas institūtos, kas organizē arī mācības tādām starptautiskām auditorijām, man tur arī patīk dažreiz tā kā novadīt kādas apmācības, kādus seminārus, jo tas man palīdz pirmkārt nepazaudēt to profesionalitāti, jo tu kā vadītājs, ko tu dari? Tu visu nodeleģēji, tā kā pārzini, kaut ko tu zini, kaut ko tu nezini, bet tu vari arī iztikt bez tā, ka tu, piemēram, kaut kādus tur pētījumus vai vadlīnijas izlasi. Bet vadot pašai tās mācības, man tā tēma ir jāpaņem, jo man tur nebūs neviena apkārt, kas man pateiks par detaļām, un tad man patīk, es paņemu vienu tēmu, un tad es viņu reāli izkošu pati. Tad es izlasu visas tās komisijas vadlīnijas, kas par to tēmu ir, tad es zinu, kas no prakses vēl kaut ko mēģinu apgūt, un man arī patīk tā miedarbība ar to starptautisko auditoriju, jo šādos semināros arī tā auditorija parasti ir tāda atsaucīga. Tur viņiem var diskutēt. Mēs Latvijā darām šādi, kā jūs darat. Tā viņi, kas un kā. Un tad man liekas, tas ir reāli forši, kad ir tā atsaucība. Un tad man liekas, jo tāda dienvidnieciskāka varbūt tā publika, jo viņi ir arī, viņš zina vai nezina, bet viņam ir viedoklis. Un viņš vienmēr viņam, piemēram, iedos kaut kādu darbu grupu, viņš vienmēr būs, tur nebūs tā, ka dažreiz tu mūsu latviešiem, tur uztaisa darbu grupiņu, tad pajautā, kāds ir jūs, un tad viens uz otru skatās. Vai kāds vajag, tad kādu pastumu, tu pasaki, tu nē. Bet tādiem dienvidniekiem, man liekas, es atceros, tad Horvātijā arī, kad tās mācības bija, tad viņi pat raujās, viņi nespēja izvēlēt, kurš no tās mazās grupiņas, to savu viedokli teiks, un tas ir kolosāli. Tur vienalga, cik viņš ir pamatots, cik nē, bet vismaz tā diskusija notiek. Jūs sākat jau, kāpēc tu tā domā, kāpēc tu šādu domā, un tā ir arī tāda ļoti laba atgriezeniskā saite. Un tas arī tāds, man liekas, vispār tāda izraušanās mazliet uz āru, tā arī palīdz tev savas mājas lietas saprast labāk. Piemēram, ja man par to risku vadību, es kaut kur citu valstu auditorijā stāstu arī cilvēkiem, kas strādā ar fondiem, tad gan caur tiem viņu jautājumiem, gan caur to, kāda ir tā viņu pieeja, man ir iespējas arī pārdomāt visu to, kā mēs šeit darām. Un tā ir tāda vēl viena pievienotā vērtība tādām apmācībām, kad tu pilnīgi citu skatu paskaties, atbraucot mājās, kas šeit notiek. Un varbūt, ka mēs varam tomēr kaut ko savādāku arī pamainīt savā pieejā. Tā kā, tas ir reti, bet man tas ir tāds milzīgs atkal tāds enerģijas lādiņš, ko es iegūstu no tās diskusijas. Laikam jau nav labāka veida, kā mācīt, ka tu māci kādam citam. Tā kā tu saki, tur ir visa enerģija jāieliek. Jā, tev tur ir jāsagatavojas, tev tur ir jābūt arī, tev ir jābūt pilnīgi uzmanības fokusā, tās pāris dienas tu nevari kaut kādas citas lietas darīt paralēli. Vai tu sekvēji tā pieeja, kas ir tev, ka tu atvēl laiku, tu ieliec kalendārā, vai tu redzi, ka tā ir arī pārnesusies uz kolektīvu? Vai tu vari teikt, ka jūs esat iestāde, kas mācās un organizācija, kas mācās? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. CFLA noteikti ir iestāde, kas mācās. Mēs to esam kultivējuši vai veicinājuši jau ilgstoši. Un, mums ir bijis, protams, ir arī, kā jau mums visiem ir bijuši varbūt tādi labāki budžeta gadi, kad mēs varam vairāk arī kaut kādas pasniedzējas no ārpuses piesaistīt. Bet tad, kad atkal tās iespējas nav, tad mēs diezgan daudz arī savas iekšējās apmācības veicam. Saprotam, ka ir iekšējie treneri, kas tad par dažādām lietām arī stāsta, veido šīs iekšējās apmācības.
Mums ir tāda, es pat teiktu, diezgan daudzslāņaina tā mācību programma. Mums ir mācība programma jaunajiem darbiniekiem. Tad, kad atnāk kāds jaunais darbinieks uz aģentūru, tad viņam tur tāds vesela onboarding programma, kādā veidā, kā viņš tiek sagaidīts, kā viņam tiek pamatinformācija iedot, kādas mācības, tad mēs izējam to pamatmācību apli ar mūsu iekšējiem lektoriem. Jūs paši tās mācības esat sagatavojuši? Jā, tās mēs paši esam sagatavojuši par tiem galvenajiem aspektiem, ar ko aģentūrā ir jāstrādā. Un tad ir iespējas arī šajās mācību ciklos, iekšējo mācību ciklos ir iespējas piedalīties arī citiem jau ilgstošiem darbiniekiem. Varbūt viņam tur kaut kas ir aizmirsies, varbūt viņam kaut kas darba pienākumos ir pamainījies, kad viņam, piemēram, tur vajag arī atsvaidzināt zināšanas par to vai šo, tad arī viņiem ir iespējas to darīt. Protams, ka mēs mācības ierakstām, mums tie ieraksti arī ir iespējams skatīties, bet, kā mēs visi zinām, tos ierakstus, ja atnāk jauns darbinieks, tad viņš droši vien, kad paskatās, ja viņam ir kaut kāds interesējošs tēmas, bet, tā, kad daudz varbūt arī, būtu atrast to laiku ierakstu noskatīšanai, manuprāt, ir daudz grūtāk nekā ielikt to kalendārā un piedalīties tajā reālajā apmācībā. Jā, un tad mēs vērtējam arī gada griezumā, kas ir tās, piemēram, prioritātes, vai kas ir tie mūsu vājie punkti, kur mums tās mācības vajadzētu kādā tēmā, gan attiecībā uz profesionālo jomu, gan uz vadības aspektiem. Piemēram, kad ir kaut kas, vai komunikācija ir jāstiprina, vai kaut kādas sadarbības spējas jāstiprina, un tad mēs arī tad meklējam arī lektorus, kas varētu nākt pie mums un kas varētu šīs mācības arī novadīt. Un ja vien ir, mēs daudz ko arī mudinam pašmācīties, ja? Dalamies ar podkāstiem, ko paklausīties, dalamies ar vēl kaut kādiem interesantiem ierakstiem, kas ir pieejami, lai veicinam to pašmācības, arī pašattīstību darbiniekiem, jo ne visu to mēs varam nodrošināt, ir pašam arī jāieguldās. Un tāpēc jau arī tiem vadītājiem tas piemērs jārāda. Un, jā, mums ir vadītāji piedalās mācībās un aktīvi piedalās un veicina to, ka arī darbinieki to dara. Ko tu pati šobrīd pašmācībā dari? Ko klausies kādu podkāstu vai lasi kādu grāmatu? Ko tu varētu padalīties? Es Diaries of CEO, tas man ļoti patīk, to podkāstu es klausos. Tagad gan man jāsaka, ka šo mūsu jauno attīstības sadarbības funkciju man tagad ir, mani mīļākie ir ārpolitikas podkāsti, tos es vairāk klausos. Bet grāmatas, es tagad nebūšu populāra, grāmatas man iet grūti, jo man tā laika ir, lai es izlasītu biezu grāmatu par vienu tēmu, kur tā tēma diezgan atkārtojas vai kaut kādas, man tam vienkārši fiziski nav laika. Un tāpēc es vairāk uz šādiem te podkāstiem, vai arī tās mācības, ko mums tikko pagājušā nedēļā, piemēram, bija direktoru komandai arī sadarbības mācības. Fantastisks, tādas pāris stundas, ko mēs atvēlējām, un kas mums bija ļoti vajadzīgas, jo tā sadarbība mums varbūt dažiem ir bijusi ļoti ilgu gadu garumā, bet tad ir bijis arī šis te attālinātais darbs, kas arī savas, tādas varbūt blaknes ir mazliet arī ienests no tā, ka mēs esam mazliet attālinātāki viens no otra. Un katrs aiziet savā lauciņā un vairāk arī rušinās savā lauciņā, un tad pagājušajā nedēļā tad mēs nopraktizējām atkal to sadarbību, kā mēs to varam veicināt, cik daudz mēs viens par otru zinām, cik daudz mums varbūt ir kaut kādi jauni atklājumi, kas mūs saista, kas mūs nesaista. Un tas bija tāds interesants praktisku nodarbību cikls pāris stundu garumā, ko mēs paveicām un kur mums katram bija ko padomāt pēc tam. Jā, vēl viena interesanta lieta, paldies manai vietniecei Gundagai, kur mums izdomāja vēl jaunievedu, un mums ir tāda līderu diena. To mēs arī izdomājām reizi gadā organizēt. Sākām pagājušā gadā paši ar sevi, vienkārši padaloties. Es, piemēram, padalos ar savu stāstu par to, kuras smeļos enerģiju. Tad mums ir, piemēram, viens no vadītājiem ir arī aktīvs zemesargs, tad viņš izstāsta par saviem izaicinājumiem zemesardzē, tad cits vadītājs pastāsta par kaut kādiem saviem attīstības aspektiem. Tā ir reize gadā viena diena? Jā, tā ir reize gadā viena diena, kur visi vadītāji, gan departamenta direktori, gan nodaļu vadītāji sanāk kopā, un tad vai iedvesmojas, vai mēs arī piesaistam kādu lektoru no ārpuses, bet tā par konkrētām tēmām, lai mēs arī kā vadītāji varētu sastrādāties, nevis tikai tajā
tajā augstākajā hierarhijas līmenī, tā departamenta direktori, bet arī nodaļu vadītāji. Jo nodaļu vadītājs jau atkal ir tas, kas ir tas būtiskākais posms, jo viņš jau strādā ar katru individuāli, ar katru darbinieku. Ja? Un tad, tā kā mums ir jābūt arī uz viena viļņa ar tiem nodaļu vadītājiem, lai tās kopējās, mērķi, tās vērtības, ja, mums aizietu arī līdz darbiniekiem. 400 darbiniekiem ir diezgan izaicinoši. Lai visi, vai ne? Jā, tādēļ arī tā vadītāja komanda jau arī pietiekami liela. Mēs esam diezgan daudz. Un tā līderības diena ir tiešām arī tāda, manuprāt, tāda laba praksa, ko mēs esam uzsākuši tagad. Un kas tā mums ir klātienes? Līderības diena ir klātienes, protams. Man vispār liekas, ka mācības ir efektīvāk klātienē. Man kaut kā liekas, ka tas cilvēciskais kontakts, viņš ir vajadzīgs. Un tad ir, mācībām jau vispār ir tā, ka puse no mācībām ir arī tās kafijas pauzes, kurās tu vienkārši satiecies ar to kolēģi, jo tu ikdienā viņam tur nemeklēsi viņu pa tumšiem gaitiņiem, ja, kur viņš sēž vai nesēž. Un tad ir tās kafijas pauzes, kurās tu vari sākums, beigas, kurās tu vari aprunāties arī tajā mācību laikā. Un, mēs tā mēģinām gan attiecībā uz klātieni, gan mācības pārsvarā klātienē tomēr organizēt, gan arī tādas brainstormošanas pasākums, un tam visam ir jānotiek klātienē. To, manuprāt, online nevar izdarīt. Bet jums joprojām ir arī attālinātais? Jā, mums ir arī attālinātais darbs, bet mums ir hibrīdais darbs, es tā to teiktu. Ir pasākumi, uz kuriem ir jābūt arī struktūra vienībai, ir jāsanāk kopā klātienē regulāri, bet ir arī tas mūsu ikdienas rutinētais darbs, ko ļoti labi varam izdarīt arī ar mūsdienu tehnoloģijām, ar mūsu digitālo laikmetu un nulles papīru. Mēs noteikti varam izdarīt ļoti labi attālināti. Man tev ir jautājums no mūsu iepriekšējā podkāstu vieša. Kas ir pēdējais tāds darbā, es nezinu, lieta vai kā to teikt, kas nesanāca? Kas nesanāca un kādi ir secinājumi par to, kas nesanāca? Jā, mazliet jāpadomā. Vienmēr gribas koncentrēties uz to, kas sanāk. Ar ko mēs iesākām ar to mākslīgo intelektu, tur mums arī bija tādi, piemēram, pilotu projekti, kas mums neizdevās, kas nesanāca. Ko mēs sapratām, kad mēs to rezultātu dabūjam. Es redzu, ka kaut kādā mērā tas var strādāt, bet tā, lai pateiktu, ka tas ir liels ieguvums, nē, tas nav. Un tad labāk pieņemt lēmumu, ka mēs šo eksperimentu beidzam vispār un vairāk tam laiku naudu netērējam, nekā atkal kaut ko vēl turpināt un darīt. Tās nebija automātiskās vēstules, kas tiek rakstītas klientiem? Nē. Automātiskās vēstules tās nav. Nē, mēs mēģinājām dažādus. Mēs mēģinājām tādu risku vērtējumu, piemēram, ieviest. Mēs sapratām, ka tāds risku profils, kas apkopo informāciju par dažādiem klientiem, to mēs varam uztaisīt, bet tā, lai mums mākslīgais intelekts būtu tik attīstīts, ka viņš spētu izvērtēt, piemēram, projektu īstenošanas riskus, to mēs sapratām, ka tik tālu vēl tomēr mēs neesam, un tur arī, tas rezultāts, kas mums tiek iedots, ka to mēs nevaram īsti piemērot, un tur tāpat mums ir vajadzīgs tas cilvēciskais faktors vēl, lai to pavērtētu. Tas, man liekas, ir tas fenomens, ja ceļš, aizbraucam uz kādu konferenci vai piemēriem, liekas, ka tik daudz ko var ar mākslīgo intelektu, bet tad, kad tomēr ir vēl tāls ceļš, lai tomēr viņš tā pilnībā būtu integrēts mūsu ikdienā un būtu kā atbalsts. Tieši tā, un tāpēc, man liekas, arī visiem jau patīk lielīties ar to, kas ir izdevies, un ka mums ir kaut kādie risinājumi, bet nezinu, man liekas, ka mēs vēl esam diezgan tālu no tā, lai mēs to potenciāli pilnībā, vai arī, vai tā ir tehnoloģiska lieta, kad vēl tas ir jāpielāgo vai kā, tad šobrīd mēs redzam, ka mēs tomēr nevaram to cilvēcisko intelektu aizstāt vēl tik tādā mērā. Kas būs tavs jautājums nākamajam viesim? Es domāju, ka varētu par kaut kādu, par kas ir tā lieta, varbūt ar ko nākamais viesis lepojas visvairāk. Kas viņam ir veiksmīgi izdevies. Un ko tu atbildētu pati uz šo jautājumu? Ar ko tu visvairāk lepojies? Es lepojos. Es vispār esmu cilvēks, kas ar visu ko lepojas. Kad es aizbraucu kaut kur ārpus Latvijas, es lepojos, ka es esmu latvieta. Man liekas, es vienmēr visiem ir lepnums stāstu, cik forši ir, cik šeit ir skaisti un cik mēs esam bagātīgi tauta. Es lepojos ar to, ka es lepojos ar aģentūru. Es lepojos ar to, ka, manuprāt, mēs esam tomēr tā kā
neatguvuši, bet iemantojuši varbūt arī tādu sabiedrības uzticamību, ka tomēr fondi tiek pārvaldīti atbildīgi un caurskatāmi un saimnieciski. Jo, man liekas, arī tie pieņēmumi dažkārt kaut kādu krietnu laiku atpakaļ bija dažādi, kad tur jau visi zogi, ja, un lēmums pieņem arī tikai tā kā ar kaut kādu pazīšanos. Man liekas, tie laiki sen ir pagājuši, un mums ir izdevies arī pierādīt to, ka tas tā tomēr nav. Es lepojos arī, kad aģentūrā strādā kolosāli cilvēki. Ka man ir fantastiska komanda. Man liekas, es ar savu komandu noteikti varu iet karā. Mēs visu varam izdarīt. Mēs esam atraduši sev arī tādas, varbūt lietas, kas kuram vislabāk padodas. Un te bija viens piemērs, ko es varbūt arī gribēju pieminēt, ko es vēl nepieminēju, bet kad tu jautāji par tiem dažādajiem tiem projektiem, ja, kur varbūt katrs ne savā lomā, tad es atceros, ka mums vadības komandai, direktoru komandai nācās organizēt pilnīgi ārpus darba tādu vienu pasākumu, kur tāds mums bija jārada izklaides industrijai tā kā piemītošs šovs, ja, vai kaut kā tā varētu teikt. Un cik tas bija fantastiski, ka mēs katrs atradām to savu vietu. Mums bija ļoti ātri saprast, kurš ir tehniskais darbinieks, kurš būs pasākumu vadītājs, kurš būs krēslu piegādātājs, kurš būs tur inovāciju radītājs. Un katrs ieņēma sev kaut kādu pilnīgi tādu netipisku profesiju, ja, bet mēs to visu izdarījām un bez jebkādas tādas nezinu, čīkstēšanas vai tur kaut kādas vēl es gribu to, es gribu šito darīt vai vēl kaut kā. Katrs bija savā vietā, un viss tas pasākums mums reāli labi izdevās. Un tā ir, man liekas, arī tāda laba lieta, kad komandām ir jāaiziet cauri kaut kādiem izaicinājumiem ārpus darba, arī, lai reāli saprastu, ko viņi var, ko nevar, un kā tie posmiņi strādā. Un tad es noteikti lepojos ar to, ka arī aģentūrai grib uzticēt arvien vairāk funkcijas. Man liekas, tā ir arī tāda tas ir tāds kredīts, ko mēs varbūt esam arī uzkrājuši gadu laikā. Lepojos ar to, ka mēs esam šo attīstības sadarbības funkciju uzsākuši. Mēs to akreditāciju ieguvām, jā, neskatoties uz to, ka piedalījās varbūt tur cilvēki pilnīgi netipiski savām sākotnējām tām ar citām atbildībām, bet kopā mēs to izdarījām un tiešām tā likās mazliet neticami, bet mēs esam akreditēta attīstības aģentūra arī un varam strādāt ar attīstības sadarbības projektiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad mēs dalāmies ar ekspertīzi, ar Latvijas valsts pārvaldes ekspertīzi citās attīstības valstīs, piemēram, Centrālā Azijā, piemēram, šobrīd mēs runājam arī strādājam pie dažām projektu idejām arī Āfrikā. Latvijas valsts pārvaldē ir uzkrāta ļoti laba ekspertīze, ļoti labas prasmes dažādās jomās, bet latvieši nav tik tādi varbūt aktīvi, lai ar to dalītos. Bet, manuprāt, ir pienācis laiks, un arī šī attīstības sadarbības projekta dod to iespēju dalīties jau ar šīm labajām lietām, ar to savu ekspertīzi arī ar citām valstīm. Un tādēļ mēs ar dažādām jomām, ar dažādām nozarēm sadarbosimies, lai mēs varētu, mēs no administratīvās puses tātad projektus gatavosim, veidosim un menedžēsim, lai šīs nozares pārstāvi varētu mācīt vai palīdzēt citu valstu publiskajām pārvaldēm. Un tad es arī droši vien lepojos arī ar to, ka, manuprāt, soli pa solim aģentūra arī spēja mainīt to savu fokusu uz klientu, vēl lielāku klientu orientētību, jo tas ir bijis arī tas, kas mums ir kaut kādā brīdī bijis pārmests, kad mēs esam tādi ļoti kontrolējoši iestāde un nesaprotam arī tās finansējuma saņēmēju reālās vajadzības. Tā ir kultūras maiņa. Tas nav ātri izdarāms, kad šo te fokusu mainīt, bet es redzu, kā tas jau notiek, un es redzu, ka es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un arī tās atsauksmes, kādas tās ir šobrīd jau arī no dažādām klientu grupām, man liekas, arī par to liecina, kad mēs spējam mainīties, mēs spējam kļūt mūsu klientiem tādi atbalstošāki un nedraudzīgāki. Mums nav jābūt draugiem, bet mums ir jābūt labiem sadarbības partneriem, lai mēs ne tikai
kontrolētu, jā, bet lai mēs palīdzētu, lai mēs spētu viņus atbalstīt jau tajā brīdī, kad tā problēma rodas vai tā neskaidrība rodas, lai mēs panāktu uzticību, kad klienti ir gatavi ar mums tā kā dalīties un ar mums konsultēties, lai saprastu, kā pie tā projekta nonākt, pie tā rezultāta. Un arī mūsu mērķis ir pozitīva projektu rezultāti, līdz ar to mēs uz to ejam. Es tās pārmaiņas redzu, viņas nav vienkāršas, viņas nav ātras, bet viņas ir soli pa solim, un tas notiek. Tā kā tas ir vēl viena lieta, ar ko es lepojos šobrīd. Jau laikam pietiek, ja? Būtu tik daudz par ko lepoties. Jā, man liekas, un tev tiešām arī var redzēt, ka tev acis deg, ka tu runā gan par to savu komandu, gan par arī tiem veiksmes stāstiem. Paldies, Anita, par šo sarunu. Paldies tev. Un mēs arī mēģinam dalīties par to, kā tad valsts pārvaldē ir un notiek līderība. Jo tiešām mums ir ļoti daudz un spēcīgi līderi, un ir ar tiem stāstiem jādalās arī plašāk. Tā kā paldies. Un es lepojos, ka es strādāju valsts pārvaldē. Tiešām es ar to lepojos, jā. Paldies klausītājiem, paldies skatītājiem, un tiksimies jau nākamajās epizodēs.